Labvakar, sadusmotā skolotāja. Tātad es izveidoju šāda veida plakātu, kas varētu atrasties uz muzeja sienas. Tajā būtu attēlots Rainis 15 gadu vecumā, Rainis vecumdienās, Raiņa darbs, Raiņa politiskā darbība, 1 rublis par atmiņu Rainim, 3 zvaigžņu ordenis, 4 pastmarkas par godu Rainim, Raiņa mājas, Raiņa skolas un universitātes. Tātad sākšu no skolām un universitātēm. Tātad šī ir Daugavpils 6. vidusskola. Viņš sāka to pirmo, pabeidz pašu pirmo. Tā bija no pati pirmā skola, kur viņš ir gājis. Tātad šī ir 2. Bet tā ir ģimnāzija. Tātad šī ir ģimnāzija. Tātad tā ir Rīgas 1. ģimnāzija. Viņš pabeidz to 2. Un pēdējā izglītības ēka, kuru viņš ir pabeidzis, ir Pēterburgas universitāte. Tagad es pastāstīšu mazliet par dienas lapu darbību. Viņu darbību dienas lapā. Viņš no sākuma ir rakstījis dienas lapai, pēc tam viņš ir kļuvis par dienas lapas redaktoru. Viņš arī darbojās jaunajā strāvā. Tātad tagad mazliet par LSDSP, viņa politisko darbību. Šeit man ir posteris, kas simbolizē LSDSP, un demonstratīvs nazis. Tas ir domāts tam, ka viņš bija konfliktā ar LSDSP. Tātad Raiņa mājas, tātad Tadenava, Birķeneva un Jasmuiža. Un Rainis ar Aspāziju. Un šeit ir interesants moments. Es uztaisīju tādu veidu cepurīti, jo, kad viņš bija konfliktā ar LSDSP, viņš izstājās, viņš pārtrauca konfliktēt ar viņiem tad, kad viņu ievēlēja, viņam palūdza kļūt par izglītības ministru. Tātad šī cepurīte simbolizē to, ka viņš ir bijis izglītības ministrs. Un tagad par 3 zvaigžņu ordeni. 3 zvaigžņu ordenis viņam bija iesniegts. Tad 3 zvaigžņu ordenis pirmās pakāpes ordenis. Tātad viņš bija iesniegts tad par godu tam, ka viņš bija viens no pirmajiem Latvijas kultūras veidotājiem. Tāpēc viņam arī godāja 3 zvaigžņu ordeni pirmās pakāpes. Un tātad šeit ir tāda pasmarkas Rainis. Šo izmantojam, man tā liekas, Krievijā. Šo izmantojam Rīgā. Pastāv Latvijā. Tātad, un šeit ir tāda liela pasmarka, kas bija par atmiņu viņam 125 gadi pēc viņa dzimšanas. Šeit pietunēt var redzēt krievu valodā. Tātad tas arī varētu būt arī viss. Tas attēlot viņu tā kā dzīves ciklu, kas viņš bija darījis, un tā kā būtu tādi mazi niansiņi, kas simbolizētu viņa darbību. Un tā arī viss, tas arī būtu plakāts. Paldies par uzmanību!